Par Gājēju ielu šobrīd pārvērtusies viena no Talsu galvenajām ielām. Gājēji gan šoreiz neparasti pārvietojas mantu pilnām rokām. Ēka lielajā ielā 27, kurā Talsu mākslas skola apdzīvoja daļu no 2. un 3. stāva, atrodas pirms avārijas stāvoklī. Un kā pagaidu risinājums atrastas telpas pāri krustojumam. Bāžas vai kāds ieradīsies palīgā, izrādījās veltas. Vienmēr saka, ka mums ir paši foršākie bērni. Tagad izrādās, ka ir foršākās mammas, foršākie tēti un foršākie draugi, radi, kaimiņi. Man bērns mācās mākslas skolā, un tad bija jānāk. Bija smags darbiņš šovakar? Nē, smagos darbiņus darīja puiši. Mēs gleznas, žurnālus, krēslus. Starp abām ēkām notiek nemitīga kustība, kā skudru pūznī, tāpēc saprast, cik patiesībā cilvēku atnāca palīgā, ir grūti. Aktīvi iesaistās arī paši bērni. Nebija žēl no tās mājiņas šķirties? Jā, nedaudz, jo tur ir daudz tās smieklīgas atmiņas. Talsu mākslas skolā mācās 125 bērni, un tās pamata telpas turpat blakus pirms avārijas stāvoklī esošajai ēkai jau sen par mazu, tāpēc papildus telpas kaimiņos bija pagaidu risinājums. Sanāca uz 10 gadiem. Par pagaidu risinājumu skola sauc arī šo pārvākšanos. Mēs esam sadzirdēti. Mēs esam uzklausīti, un mums tiek plānota jauna, skaista, plaša, ērta mākslas skola, ko tuvākajos gados tad arī izbūvēs, pārbūvēs, vai es nezinu, kā tieši tas notiks, taču taps jauna, skaista mākslas skola. Bet tik plašas telpas mums nekad nav bijis, un kaut vai tie plašie logi un kaut vai tie caurstaigājumie gaiteņi, mums pirmo reizi būs izstāžu zāle. Vai jums pašām arī tagad būs šajā ēkā jāmācās? Jā. Vai jūs gaidat to brīdi? Jā, nevar sagaidīt, kā būs. Kāpēc? Jauns kaut kas. Būtu forši, ja būtu kaut kur tuvāk pie logiem, jo tad būtu kā interesantāk, jo man arī pašai patīk skatīties, kā mākslinieki strādā. Sākotnēji bija domāts, ka zibakcija ilgs vairākas stundas, taču dalībnieku atsaucība bija tik liela, ka mantas uz jaunajām telpām bija pārnestas nepilnas stundas laikā. Bet jums nebija pārsteigums, cik ātri beidzās darbiņš šodien? Jā, man arī likās, ka tik daudz cilvēkiem. Nācās smagi šodien strādāt? Oi, es nosvītu, novilku pufaiku un taisni tajā brīdī viss bija cauri. Kreklis ir pilnīgi slapts, pielicis, ka muguras bija klāt nesti daudz, kad šitādi atsaucīja un tie bērni tik čakli tā kā skudriņas iet. Mākslas skolas komandai vēl daudz darba, lai jaunajās telpās ieviestu kārtību. Bērni mācības tajās uzsāks jaunajā gadā, kad visas atbildīgās instances būs devušas savu pozitīvo atzinumu. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.